Nu, dārgi draugi, jā, sveicināti, jā, var sakot, iesim drogās, jā. Nu, paskatīsimies, kādu sortimentu piedāvā vietējais tīkls, jā. Bet ne jau Latvijas drogās, zin kā, tepat no Fāterlandes, jā. Un šeit Vācijā vietējo, nu, drogeriju markets sauc par Rossmann. Protams, ir arī savādāki, ir DM, ir Millers, jā, tur vēl ir augstāks klases produktu un... Bet pats vienkāršākais variants, jā, ja tev nav utis, ja tev nav gnīdas, var sakot, ja tev tripers nav, jā, tad tev nav vajadzīgi ne kaut kādas specializētie šampūni, medicīniskie, ne kaut kādas, var sakot, viss šitā herņa no aptiekas, jā. Tev ir vajadzīgs visparastākais šampūns un visparastākā dušželeja. Es runāju, nu, pa vīriešu kārtas pārstāvjiem. Nu, sievietēm tur ir cita tēma, par to mēs nerunāsim. Kaut gan arī veselai sievietē, jā, nu, kas viņai tur kondicionieris kaut kāds, man liekas, manējā tur pērk un kaut kādas tur eļļiņas, tiem galus eļļotiem matiem un, nu, vēl kaut kāda herņa, bet jā, bet arī nepārāk daudz. Un tagad droši var aiziet uz savu vannas istabu, jā, un paņemt kaut kādu dušželeju vai šampūnu. Paskaties apakšā, visticamāk, tur būs šitā te nozīmīt, rakstīts būs Rossmann. Vai tas ir vācu Rossmann? Ļoti grūti teikt, es stipri šaubos, jo visticamāk tas nāk no kaut kādas Polijas vai no, nezinu, kādas Bangladešas vai nezinu, kurienes. Jo no Vācijas, es pieļauju domu, ja Polijā arī ir, jā, tad kāpēc jāsūta no Vācijas, ja var poļu kvalitāti aizsūtīt uz Latviju. Bet tagad ies iekšā un paskatīsies, kādas cenas ir. Un sāksim ar visparastākajām zobpastām. Nu, reku mēs varam redzēt visparastākā zobpasta. Uz akciju maksā 69 centi, jā. Cik te mums iekšā 125 mg? 69 centi, tad te ir arī vēl pa 69, savādāk garšu. Tad ir pa 89, arī savādāk garšu ir. Un šī, kas eiro 79, šī man ir vismīļākā, jo viņa tā forši spiežās, te noskrūvē nost šito. Un diezgan uz ilgu laiku arī pietiek. Un viņai nav tāda nespēcīga garša, ne kaut kāds tāds baigais stiprums lielais, viņa ir tāda neitrāla. Viņa ir vienkārši ikdienas lietošana. Kā jūs teicu, ja veselība viss ir kārtībā, tad nav vajadzīgas šīs te visas dārgās zobpastas. Nu, pieņemsim Elmex, jā, pa 6,99, ir arī pa 3,99, te ir 7,99, 2 gabali iekšā. Nu, ir Sensodyne arī dažādi, dārgāki, lētāki. Kas vēl ir tas jaunais Parodontax ir. Ja kas starp citu agrāk ņēmu, Parodontax es ņēmu gan Elmex, un man vienkārši vien brīdi sāks smadzenes sāpēt, jo, nu, man zobiem viss ar smadzenēm kārtībā. Es vienkārši domāju, nu, profilakse jāpaņem, jāpatīra, varbūt ka kaut kāds labums būs. Ņifigā, jā, jums kārtībā viss veselība un vesela zobi. Nevajag jums nekādas, kā jūs teicu, krūtos variants, visparastāko balto zobpastu. Rādīšu arī zobbirstītēm cēnu. Ir tādi ģimenes iepakojumi, kas ir 3 uzreiz, ja? Arī ar sensitīvu, piemēram, kas ir jūtīgākiem zobiem. Tad ir atkal, kuram nav tik jūtīgi, ir pa vidu, vai ne? Un ir arī tādas stiprākas birstītes, ar kurām, nu, drāžu birstas, tur, nezinu, tur apaus var tīrīt ar viņām, vai kaut kā tā, nu, 99 centi maksā, jā, 3 zobbirstītes. Nu, tas ir tas lētākais variants. Tad, te, protams, arī ir dārgāk varianti ir, nu, kā jau visur, vai ne, eiro 79, piemēram, 2,49, tad šeit ir atkal no tās pašas šērijas, kas ir, piemēram, Meridol, tur Elmex zobbirstīt, Sensodyne zobbirstīt, dažādas, nu, tā kā lieta uzlikas elektriskajām zobbirstēm, agrāk man pašam bija elektriskām, nu, man viņi nepatika. Ar manuālo variantu, tātad tīrot pašam, var labāk iztīrīt zobus un tikt klāt visām vietām, kur vajag. Dažādi varianti, eiro 99, kas ir 2, 2 ir iekšā, jā. Ir pa 1, ir pa 2. Mēs etaps ir dušželejs, parādīšu arī sieviešu variants. Tā. Nu, reku varam redzēt, šis ir lielās pundeles, jā, pa 650, 750 mg. Kur cenas arī ir attiecīgi. Tad ejam tālāk, vēl lētāk, šeit pa 55 centiem ir dušželejs, ar akciju, bez akcijas, kā redzam, 55 izsanai, ar dažādiem aromātiem, eiro 45 būtu zemāk atkal.
Tad paejam pie vīriešu dušas želējām. Te gan ir 5 vienā, tad tu vari mazgāt pilnībā visu galvu. Cik es saprotu, jā, galva, kas te ir rakstīts, mati, ķermenis, jā. Kā redzam, 55 centi. Ar akciju, bez akcijas. Tad augstāk ir atkal krūtāki varianti. 2,49 ir, 3,99, 3,75. Paejam vēl augstāk, tad ir atkal lētāk, ir 1,95 eiro. Protams, tā atšķirība gan jau kaut kāda viņām tur ir, vai ne? Šī ir man mīļākā sērija L'Orealam, ja? Parasti es ņemu šo te pa 1,99 eiro. Atceros, Latvijā viņš bija kaut 4 ar santīmiem bez akcijas. Nē, ar akciju. Ar akciju viņš bija Latvijā. Šeit viņš bez akcijas ir 1,99 eiro. Citos veikalos vēl lētāk. Nu, tad te vēl augstāk ir arī dažādu firmu. Nu, tā kaut kā. Protams, nerādīšu visu Rosmanu, visu matu krāsas te sievietēm arī. Nu, es varu tā uz ātru parādīt. Cenas ir sākot no 1,99 eiro, beidzot ar kaut kādiem tur 6,49 eiro. Tāpat arī tur tālāk ir dažādi kondicionieri, eļas, un tas vairāk viss attiecās uz sieviešu kārtas pārstāvjiem. Vēl tāds ļoti interesants moments, kas ir tieši drogas veikalos. Te ir tāda aparāta, jā. Tu pie viņiem pieeji, tu ieliec tur flešu iekšā vai savienojies ar telefonu, un tu vari bildes uztaisīt, jā, jebkādas, te ir ļoti daudz variantu. Vispār visdažādākās pasei, tur tiesībām, lielākas, mazākas, rāmjiem, dažādu veidu rāmjiem. Un arī cenu ziņā ir diezgan lēti, jo es pats taisīju pa vienu bildi, ja nemaldos, kaut 15 centi bija. Tad ļoti svarīga lieta, bez kā dzīvot, principā eksistēt nav iespējams, ir tualetes papīrs. 10 ruļļi. 4,95. Ejam tālāk. 16 ruļļi, 7,65. Ejam tālāk. 10 ruļļi, 3,59. Un tad šeit ir 20 ruļļi, pa 6,95. Es pieļauju domu, ka tā ir kvalitātes atšķirība. Citur ir 3 kārtas, jā, šitien ir 3 vai ne? Tur atkal noteikti vairāk kārtas bija. Principā, papīrs viņš jau ir, lai cik kārtās viņš būtu, jā, tu, ka noliec klūts, jā, tu saloki vairākas loksnēs, paņem lētāk, saloki vairākas loksnēs un neizies cauri, jā, tas pirksts tev tam papīram. Tad ir arī nākamais moments, ko tu drēbes mazgāt, tur kapsulas, visādi pulveri, veļasmīkstinātāji. Es viņus nepērku pats, jā, es nemācīšu komentēt, kāda ir normāla cena un kāda nav, es vienkārši parādīšu. Tā, šis ir pulveris, jā. Universāls rakstīts ir 17,99. Šitā tā diezgan paliela kaste ir. Tā. Te augšā ir atkal mazāk iepakojumi. 3,99, pa 5,99. Un arī ir slapjie varianti, kas ir persilam, piemēram, pa 6 eiro, jā. Tā te ir 3,99. Atkal firmas atšķirās, ir 5,99. 5,19, 6,79 atkal cenas vārstības ir, šitas gan es zinu, kas ir šīs ir kapsulas, 11,99, te ir 38 iekšā, tad 38 reizēm pietiks, 11,99. Tā šeit ir atkal universālās, 44 iekšā, 44 reizēm pietiks, 11,49. Un arī ir mazāk iepakojumi, man liekas, kad izdevīgāk ir lielāku pirkt. Tā parasti visur strādā tā sistēma, jo tu pērc vairāk, jo izdevīgāk. Te ir 6,19, 15 gabals iekšā. Šeit ir atkal no citas firmas 18 gabalas, 3,99. Kas ir, ja mēs salīdzinām, šeit ir mazāk iekšā un cena ir lielāka, tad ir vairāk iekšā un cena ir mazāka. Kā kuram budžets atļauj. Ir tāds patīkams moments, kas man patīk Vācijā. Es vienkārši ieraudzīju atkritumais, un tad es atcerējos, kad
Šeit atkritumais dod pavēlti veikalos, ja tu pajautā. Bet tas ir tikai, protams, ja tu atkritumu šķiro. Un tā atkrituma šķirošana attiecas uz privātmājām, rindu mājām, doppelhausiem, viss, kas ir privatizēts, tātad, kas nav 5-stāvu mājas vai kopīpašumi. Nākamais etaps ir uzturbagātinātāji, respektīvi vitamīni. Šeit to ir tik daudz, ka, man liekas, ķīmisko elementu periodiskajā tabulā. Mendeļeva tabulā nav tik daudz elementu, kā šeit ir pieejami uzturbagātinātāji. Iziesim cauri tā ļoti ātri. Kā redzam, dažādi miegam, baldriāņu maisījumi ar salvijām, ar vilkābelēm, melatonīni dažādi, nezinu, miegam noteikti, kā redzam, vēderam, kuņģim, kaut kādām zarnām, lai darbotos, dažādi ingveru eļas, dažādi tautas, man liekas, līdzekļi, kas ir ķiploku, ar zivju eļas, vitamīni, dzērveņu, laktoze arī ir. Laktoze var nopirkt, zin, ka sagribēs laktozi nopirkt, ieper iekšā un atmet pakaus. Te sākās atkal vitamīni, magnijs, kalcijs, D3 vitamīns, B vitamīnu grupas dažādas. Dažādām arī dažādas cenas ir, ūdenī šķīstošie vitamīni. Ļoti dažādi uzturbagātinātāji no dažādām firmām. Ja mēs runājam par tiem uzturbagātinātājiem visiem, tad mans subjektīvais viedoklis tāds, ka, ja kaut kas sāp, ja tev tiešām kaut kas moc, ja kaut kādas problēmas ar veselību, drogas nebūs īstais variants, kas tagad tev izārstēs. Kaut kā tā, došos uz kaslēnām, paņēmu savus mīļākās zopastas 3 un arī padzerties paņēmu, kaut kā izslāp runājot. Es ceru, ka es kaut kādu skaidrību vismaz ievies un pa cenām un pa to pašu galveno. Tā kā tā, labs ir, davai tad jau.